Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Another day, another guest. Un šodien šis ir jāpublicē. Jā, jau šodien. Mums neatnāca viesis pagājušajā Nav laika. Oh, wow. Jā, mums pirmais neatnācējs. Man šķiet, ka viņš bija pirmais neatnācējs. Jā, bet tev viss ir saprotams. Skaļi nesauksim vārdus. Tikai Shame on you. tikai nākamreiz, kad mēs viņu riktīgi nokaunināsim. Dievs, ok, jā. Es tikko uzzināju, ka tu dejoji pie manis pirms 10 gadiem. Jā, tas bija ļoti interesants periods manā dzīvē. Kā lai saka, es atceros, man bija koncerts te pie tevis un bija atnākusi viena arī dziedātāja, viņa tā kā vērtēja. Un bija kaut kāds, nezinu, Ziemassvētku pasākums vai kas. Un mums bija jātaisa balti krekli ar kaut kādiem tā kā nosaukumiem, virsū kaut kas jāuzraksta. Un es biju tad tik jauna, un man angļu valoda nebija stiprā puse, un uzrakstīja dance ļoti nepareizi. Kā tas rakstīja? Dance. Kaut kas tam līdzīgs, es jau vairs neatceros. Bet jā, un arī tajā uzstāšanās reizē es biju kaut kādu laiku nenākusi nodarbībā, man sanāca kaut ko kavēt, tad es īsti nezināju līdz galam soļus, kad mēs uzstājāmies. Vēl labāk. Un tad es vienkārši tajā brīdī, ka mums vēl nevajadzēja celties augšā, es jau biju piecēlusies, tad apsēdos atpakaļ, un bija tāda neliela izgāšanās, un bija tāds, briesmīgi. To te video ir vēl? Man šeit, ka man kaut kur ir. Lūdzu, neskaties. Tad tieši manā grupā tu biji, ja? Jā. Es atceros pie tevis tās iesildīšanās. Jā, tu tad riktīgi spied no Man mums šeit, ka ārā. vienmēr iesildīšanās ir mana tā. Hardcore. Jā, un es arī tad puse. nebiju baigi sagatavota, fiziski man nebija nekāda sagatavotība, un tad man likās anormāli sarežģīti viss tas, ko mēs darījām. Man likās aktīvs, tā kā, jā. Es zinu, kā tu jūties. Man Jā. parasti stāvam plankā 2 minūtes. Nekad es tā neesmu teikusi. 2 minūtes nav vērts stāvēt plankā. Nu, minūte jau ir daudz. Minūte ir optimālais priekš planka. Jā. Pārējais viss ir vienkārši sevis pierādīšana un mentālais treniņš, bet priekš ķermeņa 1 minūte ir pilnīgi optimāla. Ja es gribu taisīt plankus. Par ko tu šodien esi pateicīga? Es tieši, kad braucu, klausījos vienu no taviem podkastiem, lai zinātu, kā šis viss process sākas, uz ko man rēķināties. Esmu cilvēks, kuram patīk ļoti sagatavoties. Un īstenībā es sēdēju tajā transportā un domāju, kā es atbildēšu šo jautājumu, jo no vienas puses man ir tik daudz, par ko būt pateicīgai, anormāli daudz. Bet tikai šodien. Šodien es noteikti esmu pateicīga par savām iegūtajām zināšanām un iegūto pieredzi. Par to esmu ļoti pateicīga, jo tas, kā es mainos kā cilvēks, un dažreiz pat negribot vienkārši piespiedu kārtā, jo vienkārši sanāk uziet kaut kādu informāciju un uzzināt kaut ko par sevi tādu, ko tu pilnībā sagrauj tavus pamatus pašam par sevi domāšanā. Ja tu esi atvērta tam, jo daudz izlasu un neredz neko. Jā. Īstenībā ļoti interesanti, ka mēs runājam par šo tēmu, jo es tagad lasu grāmatu Sievietes, kuras mīl par daudz. Un šī grāmata, es viņu sākumā, kad man viņu uzdāvināja, es viņu speciāli izvēlējos, lai man viņu uzdāvina. Un es sākumā, kad lasīju, domāju, es neesmu sieviete, kur mīl par daudz. Vispār nē. Jo man mīlestība asociējas ar kaut ko citu. Es drīzāk pārrakstītu to nosaukumu uz sievietes, kuras ieguldas attiecībās par daudz, vai arī dod par daudz, vairāk nekā saņem. Un kuras attiecībās partnerus meklē tādus, lai uzlabotu pēc sava prāta. Kad tu meklē tieši glābējs, fiksotājs, tu gribi uzlabot to cilvēku. Un sākumā, kad sāku lasīt to grāmatu, bija tāds, Dievs, kaut kādā ziņā es rezonēju riktīgi ar to, kas tur ir rakstīts, bet tad es vēl nebiju gatava tai informācijai, un man bija tāds, es atliku to grāmatu maliņā. Un tagad tieši nesen es varētu teikt tā kā pašķīros,
Un tieši tajā dienā, kad es gāju satikties ar šo partneri, lai runātu par mūsu šī brīža attiecības situāciju, es izdomāju paņemt līdzi šo grāmatu un aiziet tur pēc sarunas uz kafejnīcu palasīt to grāmatu. Un tā kā zinājusi, pilnīgi, tieši trāpījusi. Un mēs ar to partneri tajā dienā pārstājām komunicēt, viss beidzās. Un es paņemu to grāmatu rokās, un es sapratu, ka man viņa ir jāizlasa. Man viņa ir jāizlasa, jo es turpināju lasīt, un es pilnīgi tā kā, vai šī grāmata ir par mani, tā kā, kāpēc katrs teikums, es vienkārši pasvītroju katru teikumu, un es saprotu to, ka man par šo ir jārunā, jo ļoti daudz latviešu sievietes, domāju, varētu rezonēt ar šo tēmu, jo tas ir viss saistīts ar to, kādā ģimenē mēs esam auguši. Un kad es izlasīju, ka ja tev kāds no vecākiem ir bijis alkoholiķis vai tendence alkoholu, tev ir garantēta neveselīga piesaiste partneriem. Jā, mēs piesaistām to, ko mēs pazīstam. Tieši tā, un, ak, Dievs, es, kad lasīju to grāmatu, domāju, šausmas, pilnīgi. Man likās, ka mana bērnība mani tik ļoti neietekmēja, un es domāju, ļoti daudz cilvēku tā domā. Kas tur? Jā, tur man tēvs dzēra, jā, tur man māte bija tur šitāda un tāda, un varbūt nebija tie labākie apstākļi, bet, mīlēja jau mani, un viss jau bērnība jau bija laba, un tā daudz cilvēku domā, bet realitātē, nope. Tā, diemžēl. Interesanta lieta ir, ko daudz vispār nespēja uztvert, ir to, ka tad, kad mēs lasām grāmatu, mēs lasām sevi. Mēs nevaram izlasīt grāmatā kaut ko, kas mēs neesam. Tāpēc daudziem rezonē kaut kas, un daudziem nerezonē. Un tad, kad viņi iegūst šo pieredzi, un tāpēc teicu, vēlāk sāks lasīt, es tikko pieredzēju, man atvērās kaut kāda tur informācijas lādīta, un pēc labāk var uztvert šo grāmatu šobrīd. Pareizajā mirklī. Jā. Bet tas arī, tā kā... Es vienkārši zinu to sajūtu, ka tu lasi katru teikumu, un tāpēc, jā, tieši tā. Jo, var norezonēt kaut kas no grāmatas, bet tā, ka tu lasi tā kā katru lapu un tev tā kā akceptējas, tas jau ir tā kā next level, bet tieši tā pareizajā laikā tās grāmatas nāk. Tas ir crazy īstenībā, jo man ir daudz grāmatas plauktā, kuras esmu uzsākusi lasīt, bet es līdz galam neesmu pabeigusi lasīt, AMSD, ka viņas ir ļoti... Pirmkārt, daudz informācija, kura jāapstrādā, un tu nevari vienkārši izlasīt grāmatu un pēc tam domāt, ka tu visu atcerēsies un visu pielietosi savā ikdienā, tā kā vispār nē. Un es vienmēr pamanu to, ka man ir sajūta, ka man gribas kaut ko palasīt, paskatos vēl grāmatplauktā, kuras neesmu līdz galam pabeigusi, kuras gribētu tagad lasīt, un es turpinu lasīt, un tieši vienmēr, tu izlasi to informāciju, kas tev visvairāk tajā brīdī ir vajadzīga, un tieši ar šo momentu asociējas, un tas liekas tik vienkārši kā tas strādā. Zemapziņa tik ļoti zina, kur to informāciju meklēt un kur atrast tās atbildes. Tas ir crazy. Jā, man patīk grāmatas. Es arī mīlu grāmatas. Tas nav nevienam noslēpums. Jā, man liekas, tie cilvēki, kuri nav atraduši grāmatas, kuras viņiem patīk, ir vienkārši nav atraduši grāmatas, ar kurām viņi rezonē. Jā. Jo es atceros, kaut kad pamatskolā es sāku lasīt kaut kādas pirmās grāmatas, bet viņas vairāk bija tādas fantastikas un vienkārši lasīšanas pēc. Un es atceros, tā nenormāli piesēdos, un bija tāds, Dievs, cik interesanti. Un tad man sāka dāvināt, paldies maniem vecākiem un visiem, ar kuriem esmu augusi, kad ir tik ļoti tomēr laikam ejoši līdzi vecāki un ļoti arī vērsti uz pašattīstību un visu kaut kādu jaunas informācijas uztveršanu. Un ka man uzdāvināja grāmatu Jauniešu domu spēks. Opa. Kas man likās tāds, baigi interesanti. Un tajā laikā man īstenībā ļoti daudz dāvināja grāmatas par domu spēku, vai arī es pati uzgāju uz grāmatus Sirds magnēts, kaut kas tam līdzīgs. Un viss, kas ir saistīts ar pievilkšanu, kā tu pievelc lietas, kāpēc, kā tu jūties, un kā tu jūties, to arī pievelc. Un tas man likās tik dīvaini, es nezinu. Tad es lasīju, man likās, esmu atradusi kaut kādu ļoti noderīgu informāciju, bet es nezināju tad vēl, kā to pielietot. Mans prāts vēl nespēja aptvert to visu informāciju. Un tagad lasot tās grāmatas, man ir tāds, Dievs, pilnībā cita nozīme, un es pilnībā tagad saprotu to domu. Tas tāpat kā ar dziesmām īstenībā. Jā. Man jautrāk ir tas, ka tad, kad es augu, angļu valoda nebija izplatīta Latvijā. Tā kā neviens nezināja angļu valodu praktiski, bet mēs dziedājām līdzi dziesmām, nezinu, ko tas nozīmē. Yes. Tad, kad izsauc, ar saviem vārdiem. Un tad, kad tu klausies, shit, vai nu tur riktīgi rupji ir, vai arī tāds, ka
es priecājos par šo bēdīgo dziesmu tik ļoti. Jā. Bet labi, tagad mēs zinām angļu valodu. Jā, man tieši ir tas pats vecajām dziesmām. Es tagad klausos un es domāju, šausmas. Tā kā es jauna būdama pilnībā skaļā balsī dziedāju līdzi, un es pat varu darīt pat nepareizi vārdus dziedāju, jo es pat nezināju, ko es dziedu vispār. So, jā, interesanti, kā tā saruna aizgāja. 90. gados bija tāda interesanta dziesma, nenormāli populāra. Pagaidī? Short man dick or something. Kad bija tā? I don't want short man dick or something like that. Jā. Viņa vēl nesen tiktu, kā bija populāra. Jā, viņa nesen bija man bija populāra. tāds, jā, es 90. gados klausījos tādu kopā ar vecākiem, es teicu, draugiem. Jo viņai bija tā kā bop, tā Jā. Nu, gan jau, ka ir vēl trakāks Rihannas dziesmas. Arī tagad par to umbrellas nozīmi, Rihannas umbrella, un tad, kad atziņš bērniņš tur dzied, un tāds. Ok, mēs kā netur aizgājām. Jā, kā jau vienmēr. Es nezinu, tas man liekas tā dabīgi vienmēr aiziet kaut kur tur, kur nevajag. Pilnīgi normāli, bet man patīk, ka mēs sākam runāt par grāmatām. Jā, grāmatas labi. Es šorīt izlasīju vienu grāmatu. Šorīt? Jā. Pabeidzi lasīt? Sāku un pabeidzi. Es sāku vakarā un pabeidzu šodien. Okay. Amazing. Tāpēc jūs arī tā varētu, jo tā ir Britnijas Spears biogrāfija. Vācu valodā. Tiec pasūtīt, ne tiešām vācu valodā. Jo viņi īstenībā bija domāti tā kā dāvana. Un vakar parādījās tā kā latviešu grāmatnīcās, tā kā angļu valodā. Un man šodien tieši jāstiekas ar to meiteni, kur es gribu dāvināt. Un pats man ātri jāizlasa. Es pat gribu, pirms es Okay. Tā Jāizmanto izdevība. Atņemšanās. Bet crazy. Es biju tik skeptiski viņu lasot, jo viņa pati īsti viņu nereklamē. Un vispār visiem liekas, ka Britnija sen jau ir mirusi un kaut kur pazudusi. Un ka tas ir AI, kas ir. Bet izlasot grāmatu, es sapratu visu. Es saprotu, kāpēc viņa slēpjās un kāpēc viņa nenāk ārā. Pastāsti. Jā. Kā pret viņu izturējās? Viņa pret viņu izturējās tā kā pret dzīvnieku. Un man liekas, ka tiem cilvēkiem, ārstiem, ļoti daudz ārsti, viņu tā kā medikoja. Medicate, es nezinu, kā latviešu pateikt. Apzāļoja, zāļoja. Visu laiku. Man liekas, ka visiem jāiet cietumā. Viņas ģimenē ir jāiet cietumā, tiem ārstiem ir jāiet cietumā, paparacī ir jāiet cietumā. Izbojā viena cilvēka dzīvi. Un tur tiešām es lasu, man tāds, šķiet, ka es viņas jau tā saņā pašnājumu būtu uztaisījusi, kā viņa mocīja. Viņam tā kā visu laiku viņai teica, tu neesi pietiekama, tu esi slikta, tu esi vainīga pie visa. Praktiski viņa tur vienreiz piedzērās, un tu teici, ka viņa tur nedrīkst bērnus vairāk savus nekad mūžā redzēt. Un tas ļoti atspoguļojas tajā, kāda viņa ir šobrīd. Jā, to viņa arī teica, ka līdz ko viņai notiek kaut kādas lielas, briesmīgas lietas, anxiety un panika, viņas prāts tā kā paliek jaunāks, viņa kļūst par bērnu prātā. Makes sense, jā. Jā. Un arī viņa teica, kāpēc viņa šobrīd rāda savu ķermeni, jo viņai lielāko daļu mūža viņas ķermenis piederēja kādam citam. Tas ir tik briesmīgi. Vispār man tik ļoti kaut kādā ziņā žēl sievietes un arī vīrieši. Jā, viņi visu laiku slēdzināt ar to, kamēr viņas tie boyfriendi un vispārējie varēja mierīgi tur, kaut kā Justins Timberlakes, tur, jā, es ar visām guļu, ar visu tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un līdz ko viņai tur ir kaut vienas attiecības, uzreiz viņa ir slikta māte un viņai nedrīkst būt bērni. Tur, visu laiku sievietes pazemo, tīpaši šovbiznesā, un arī paparacī ir vienkārši crazy lohi. Visas biogrāfijas, ko es lasu, ir paparacī ir lohi. Kāpēc viņi vispār ir legāli? Damn. Es nemaz nezināju, ka viņa tāda baigā problēma ir. Paparacī? Jā. Jā. Saprotams, kaut kādā ziņā to visu laiku seko līdzi. Princesa Diana, kā nomira? Kā? Viņa paparacī dzinās pakaļ. Viņa avārijā. Jā. Tas nav es to nezināju. Man liekas, ir kaut kādām robežām jābūt, kur ir paparacī atļauti un tā kā novilkt to līniju. Viņi tā kā izaicina, viņi nāk virsot to kameru un uzdod provokatīvus jautājumus. Jā. Un tad, protams, kad viņai tur īpaši bija tas brīdis, ka viņi atņēma bērnus un tad viņi laikam nodzina tos matus or something like that, un viņa bija heartbroken. Atņemti bērni, un viņai karjeri laikam jau gāja tur, es nezinu, kas viņa nespēja vispār. Viņai pēcdzemdību depresija bija. Un viņu tā kā riktīgi tā kā izaicināja, un tad viņa, protams, uzbruka viņiem un stāv un dabūja savu materiālu. Kruča, crazy grāmatam, tā ir viegli lasāma. Man ir jautājums jums, mēs tā ierunājamies par pēcdzemdību. Jā, es tieši gribēju pats. Man ļoti, es nezinu, man šī tēma
ir ļoti interesanti, kā mūsdienās sievietes uztver dzemdības. Tagad, vai jūs gribat bērnus, vai jūs esat gatavi tam iet cauri visam? Nē. Jā. Kāpēc? Kāpēc es vēlos bērnus? Jā, pasaki man, kāpēc tu esi gatava iet cauri tam visam procesam, tām sāpēm, tā visa potenciālā pēc tam, tās sliktās lietas, kas notiek parasti pēc dzemdībām. Pirms. Un arī pirms. Es nezinu, pirmkārt, es esmu uzaugusi ļoti tā kā ģimeniskā vidē. Tas tāds, skaidrs. Man liekas, tas nāk no manas mammas. Mana mamma ir mīloša, un man ir tā vilkme kļūt par labu mammu cilvēciņam. Un, man liekas, tās visas lietas, kam jāiet cauri pirms, pēc, un arī augot bērniem, tās ir manā pašsaprotamas. Es gribu izaudzināt labu cilvēku šajā pasaulē. Es arī par to esmu domājis, ka, ja man būtu bērns, noteikti viņu audzinātu pēc iespējas. Nevar teikt pareizāk, noteikti nē. Jo būs jau cita paudze. Jā. Un vienkārši pēc iespējas tā, lai es viņu netraumēju to bērnu. Bet tas nav iespējams, tu zini. Jā, es zinu, ka vienmēr tā kā, tu esi vai nu vienā vai otrā grāvī, un kaut kā pa vidu ir ļoti grūti noturēties. Un, bet man liekas, vienīgais iemesls, kāpēc tik ļoti šaubos par bērnu dzemdēšanu, ir atrast normālu vīrieti, ar kuru taisīt bērnu. Tas ir sarežģītākais uzdevums patiešām. Tā ir. Tāpēc tik daudz sievietes tagad izmanto mākslīgo apaugļošanu. Es nezinu, bet tāpat tā kā vienai audzināt bērnu. Jā, tas arī nav. Tas arī nav labākais. Es gribu, ja es to darītu, tad kopā ar cilvēku, kurš arī ir gatavs ar mani kopā audzināt normālu bērnu. Es nezinu, tēvam patiešām ir kaut kādā ziņā svarīga loma tai vīrišķajai pusē. Tādēļ, es ļoti šaubos par to. Es ļoti mīlu bērnus. Es pievelku bērnus. Es arī mīlu bērnus. What do you mean? Tu arī viņam mīlu bērnus. Bērni ir cute. Nē, ir ok. Es nezinu. Es neteiktu, ka es baigi mīlu bērnus. Es vienkārši, kā lai pasaka, man bieži vien liekas, es tieši par šito nesen rakstīju sev pierakstos, jo mēs ar mammu šo visu tēmu runājam. Un arī ar puišiem, saviem bijušajiem partneriem ir sanācis par šīm tēmām runāt, kad es klausos, kā cilvēki runā par bērniem, tas klausās ļoti sautīgi. Tas izklausās tā kā... Tas ir ļoti egoistiski, radīt bērnu. Jā, tas ir tā kā, es gribu, jo iedomājies, cik forši, iedomājies, cik jauki, bet realitātē, ko darīs pēc tam, kad beigsies tas foršais jaukais, vai tā, kad nebūs forši un jauki. Un tā ir tā... Tas ir tas moments, kad pieaugušie apzinās, ka bļāviens īstenībā esmu ieberzies nedaudz un uzņēmies ļoti daudz. Tā kā tas ir cilvēks un man potenciāli būs par viņu jārūpēs visu viņa dzīvi. Tu jau nezini, kas ar viņu būs un kā ar viņu būs un tam līdzīgi. Un tad man vienkārši besītā cilvēku mentalitāte, kuri uzskata, ka viņiem piedzims kaut kāda konkrēta veida bērns, vai nu kuri uzskata, ka... Konkrēta rakstura. Jā, konkrēta rakstura, vai viņš būs šitāds un tāds. Un... Man ir ļoti daudz pazīstami. Mans bērns nebūs homoseksuāls. Jā, tieši tā. Šis ir tik ļoti daudz. Ja runā ar vīriešiem, šis ļoti daudz parādās. Tāds, kā tu iedomājies kontrolēt? Tas ir tā kā ar domu spēku vai, es nezinu, vienkārši absurds. Un arī tas, kad ir tas mindsets, kad pēc 18 gadiem tev ir jābūt ārā no mājas. Lai ko? Kā? Tā kā... Es nezinu, tu 18 gadus esmu gatava uz tevi parakstīties, bet pēc tam es gribu dzīvot savu dzīvi. Paldies, tu biji jauks, mazs foršs, un tagad ej tālāk. Kā tas? Bet tā tas ir, bet tā tas reāli ir. Un dažiem pat bērniem nākas pat no pašas savas pat nevēlēšanās aiziet no mājām, jo vienkārši tā vide ir neizturama. Tas ir briesmīgi, es nezinu. Tas vēl domāju par to, ka kaut kur grib atcelt abortu. Man liekas, tas ir vispār šausmas. Es ceru, ka tas ir joks. Es vienmēr, ir daudz un dažādas situācijas un daudz dažādi apstākļi. Man liekas, ir arī cilvēki, kuriem nevajadzētu dzemdēt bērnus. Jā, es šorīt īstenībā TikTokā redzēju par vienu sievieti, kur Pālī brauc ar boltu ar 2 gadīgu bērnu aizmugurē. Jā. Tas ir all over the internet. Redzēju, man bija tieši šorīt tāds, ak, Dievs, kāpēc šiem cilvēkiem ir iespēja dzemdēt. Jā, tieši tā. Vairāk kā 2 promilles, un viņi avāriju uztaisīja. Viņi pieķērpās, ka viņa avārijā bija. Un viņa vienkārši kliedza, un viņa negribēja tā kā
uzņemties atbildību un vienkārši, krievi izcelsmes dāma un jauna dāma, skaista dāma, bet kādus vārdus Tas, kas nāk no mutes ārā un attieksme, Jā, kā pret policistiem izturējās. Viņi, protams, arestēja pēc tam tas bērns. Viņš bezatbildīgi. Nenormāli tajā mašīnā un Jā, tas ir viens, un otrs ir ļoti daudzas sievietes, kuras piedzemdē bērnu, tad atrod aukli, tad tā aukla principā to bērnu uzaudzina, kamēr mamma dzīvo skaistu dzīvi un atpūšās, un redz, kāds man skaists bērns izaudzis. Tas ir, man liekas, lielākoties tiem cilvēkiem, kur vienkārši negrib, viņi paši nemaz negribēja to bērnu, vai tas ir vīru uzspiests, vai ģimenes, vai kaut kādi sociālai standarti, vispārējais. Īstenībā, ja tā paskatās, man liekas, daudz cilvēku, kuriem vajadzētu dzemdēt bērnus, kuri apzinās to atbildību, tā kā viņi negrib dzemdēt, jo viņi apzinās to atbildību. Un tā paliks aizvien populārāk un populārāk, diemžēl. Kad cilvēki, kuri nezin, kas ir kontracepcija, iedomājies 2023. gadā, tas tā ir realitāte, ka cilvēki nezin, kad no pirmās reizes var palikt stāvoklī. Tā notiek? What the fuck, man tāds kāds sakars. Un tādi dzemdēs, un tiem, kuri ir ar high IQ, EQ un visu pārējo izvēles nedzemdēt. Jā, īstenībā daudz, man liekas, izvēlas dzemdēt bērnus dēļ kaut kādiem atbalstiem. Un atbalstiem, jā, viss tas. Ak, Dievs, šitos, es nezinu, ko es arī internetā kaut kur iet pēc pārbaud tās mātes ar daudz bērniem, kas vienas pašas, pie tam, nezinu, kādā sakarā, alkoholiķis ar 5, 6 bērniem, vienkārši. Ir tādas arī mātes, kuras mēģina dabūt bērniem invaliditāti, lai, piemēram, 4 gadu vecumā vēl velk pamperus un saka, ka šis bērns nav spējīgs aiziet uz podiņa, vai tā kā tiešām bērnu padara slimu, kaut gan tam bērnam viss ir kārtībā. Bet maksā par to? Maksā vairāk vienkārši par to, ka bērnam ir īpašas vajadzības. Ak, Dievs, patiešām. Bet tā teorētiski es vienmēr ļoti patiesi priecājos par jebkuru cilvēku, kas paliek stāvoklī, sievieti, kas paliek stāvoklī, kas priecājās. Jo man ļoti patīk jauna dzīvība, man patīk jaunas dvēseles, kas ienāk šī pasaulē, un tas ir brīnums, un tas ir cool. Problēma jau ir tieši tiem, vecāki, diemžēl. Jo es ļoti jūtu maziem bērniņiem līdz, jo es arī tagad pārdzīvoju par to zīdaini, kas nomira. Mašīna. Es nevaru, es nenormāli, man patīk bērni, man patīk visi, bet es nevēlos. Jā. Un tas ir pilnīgi normāli. Nevēlēties, vēlēties. Man liekas, vienkārši galvenais ir izglītot cilvēkus par šo visu tēmu, jo, Dievs, ja mēs runājam par visu to seksuālo pusi un izglītību mūsdienās. Kāds sakars? Ir daudz pieejama informācija. Jā, bet tāpat ja tu pats kaut ko nepieredzi, tikmēr tu nesāc par to interesēties tik ļoti, jo tev jau randumā vienkārši nenāk kaut kāda informācija par seksu kaut kur. Man skolā nāca, man 7. klasē bija obligāta mācība. Jā, bet ko jums tur mācīja? Jā. Tu zini, ka 7. klasē gāja pirms 25 gadiem. To, ka ir dzimuma loceklis un to, ka ir vagīna? Jā, tā kā tur neko Es zinu, ka mums bija par aizsardzību, viss bija par kontracepciju. Bija par to, ka bērni var rasties arī no pirmās reizes, tas gan bija viss. Mums tā kā vairāk bišķi iebiedēja. Jo tajos laikos vēl bija kristietība, tā kā diezgan spēcīga. Tad tu nebija nekas sakarīgs. Man 1. klasē bija kristīgā mācība. Nē. Okay. Es negāju kristiešu skolā, tad vienkārši 90. gadi. Bet tā, man liekas, ka bija tāds papardizietis, es nezinu, joprojām. Jā, man liekas, kaut kas ir vēl, jā. Viņi brauc uz skolām, tā kā runāja, un tur, bet ne visi nāca uz tām nodarbībām. Tas nebija obligāts. Vajag obligāti. Jo es pati īstenībā ilgu laiku neapzinājos par visām šitām seksuālajām tām slimībām, kuras par slimībām, jā, tu mums gan tas ir riktīgi, par to vispār nulle. Zināju, kaut kādi, tas tur zināja, ka tur ir tās trakākās, no kurām tur var kāds arī nomirt. Es domāju, ne jau mēs, tā kā, man gan jau paveiksies no sērijas. Jo, ja tu nekad nenomirs. Jā, jo tieši tā. Jo, it kā tu skaties, partneris veselīgs, normāls, viņam nevajadzēja būt nekādām slimībām. Tas jau nav redzams. Ādas krāsa normā. Nē, nevis ādas krāsa, tāda ādas tonis. Vai tur lejā, nekas nepūst, viss ir kārtībā, kāpēc viņam kaut kam vajadzētu būt, vai ne?
Un līdz tam tu neaizdomājies, līdz kamēr tu reāli nesāc par to vairāk interesēties. Un, lai tu sāktu par to interesēties, vai nu tev ir jābūt kaut kādai nepatīkamai pieredzei, vai nu tev kādam tuviniekam jābūt, pazīstamiem kaut kur, kaut kā jāuziet tāda informācija. Tad kāpēc tu sāki interesēties? Tāpēc, ka es pati uzgāju. Okay. Bet tas man paveicās. Man paveicās, ka man nebija nekas traks. Man bija vienkārši kaut kāds visminimālākais. 2 dienas padzēru antibiotikas, un man bija negatīvi rezultāti, kad viss ir kārtībā. Un tas bija kaut kāds vismazsvarīgākais truns, bet es pat vēl joprojām nesaprotu, kas tas bija, un es nevaru nosaukt, kas tā tieši bija par paveidu, jo kad es gāju vispārīgi lasīt tās visas seksuālās slimības, domāju, kā tu vari saprast? Un man īstenībā bija interesanti tas, kad es nemaz nezināju, ka man kaut kas ir. Man nebija nekādi simptomi, vispār nekādi. Aizjot tikai pie ginekoloģijas, domāju, labi, varbūt beidzot ir jāpārbaudās arī uz to visu, jo viņi zina, ka varbūt kaut kas ar kaut ko ir bijis. Un beigās, bija tas mazais prikals, un pēc tam bija tāds tēma. Īstenībā jābūt ļoti atbildīgam par šo tēmu, bet man liekas, tāpat jaunieši pat apzinoties tos riskus neizmanto, jo prezervatīvi ir dārgi. Un, labāk saltiņu nopirkt. Ja? Jā, labāk saltiņu nopirkt, un kā arī puišiem spiež, zini, kā... bet tas ir, ja godīgi, ja tu esi deitošanas dzīvē un esi seksuāli atvērts un interesēts ar partneriem, ar to tik bieži var saskarties. Nenormāli bieži, kad vienkārši kaprīzi. Nē, man nepatīk, es nejūtu neko. Jā, okay. Jā. Un vienkārši... Kurš maksās alimentus? 2023. gadā. 2024. gads. Jā, vēl joprojām. What the fuck? Vēl joprojām. Un, bet tas nav tāpēc, ka viņi neizglītojas par šo visu, vienkārši arī, es domāju, arī pa gaisu. Jā. Jo īstenībā interesanti arī tas, ka prezervatīvu var pat arī nepaglābt. Ja tu ej lejā cilvēkam, tu jau vari arī kaut ko nodot savu. Jā, tā kā, es nezinu, laikam jāatgriežas pie kristietības. Nevajag nodarboties ar seksu, diemžēl. Bet, ir ļoti atbildīgam. Vai tie testi visu laiku ir jātaisa? Bet tas būtu loģiskākais mūsdienās. Jā, bet viņi ir dārgi. Ir dārgi? Nav zemes. Kaut kādi 40 eiro, 40-60 eiro. Un ja tu... Joprojām lielākā daļa cilvēku saltiņus lieto un alkoholu. Man šķiet, ka tas ir jāiemaina pret veselību. Jā, tam es piekrītu. Īpaši, ja ir aktīvs seksuālais dzīvesveids, noteikti labāk saltiņu vietā kaut ko labāku tajā ziņā izvēlēties. Bet, es vienkārši esmu tik pret saltiņiem, es nevaru. Jā, es domāju, starp citu, kādi nepasudīs. Karač. Davai. Ir Hubermans, vai ne? Andrew Huberman, un tas mans mīļākais neuroscientist. Huber Daddy. Anyways. Crush. Ok. Good. Anyways, un viņš runāja tātad arī par šo saltu iedarbību. Mēs īstenībā nezinām, cik slikti tas ir, un tas var bojāt sievietes nākotnes bērnus. Tā kā veselības problēmas varētu būt. Bet īstenībā, es jau biju jauna, un... Es apzinos, kā bērni rodas, un kā tas notiek. Un kā viņš aug, un tad es nevarēju saprast, kāpēc sievietes dzīvo neveselīgi, ja viņas grib bērnus. Man tas nekādīgi negāja tā kā kopā. Kāpēc? Es gribu bērnus, un vienkārši šņabīti dzer, un tāds, tev bērni būs slimi, vadījumi. Vai arī iet McDonaldā. Mēs taču zinām, ka tur ir tāds hormons iekšā tajā gaļā, ka tur nebūs īpaši veseli bērni. Man liekas, tas ir vispār baigi sarežģīti ar to visu, jo cik esmu, es nezinu, es pat negribu bērns, bet man visu laiku rādas video par tiem simptomiem, kas rodas esot stāvoklī un pēcdzemdībām, un es vienkārši klausos, domāju, kāpēc, kura sieviete dēļ vīrieša šito sev nodarītu, kāpēc? Bet vai tad bērnus dēļ vīrieša taisa? Vīriešu dēļ? Nē, bet viņi tur ir un viņi tev nepalīdz, un viņi to visu procesu nepadara vieglāku. Tā ir otra daļa, ko es nekad nesapratīšu, cik ļoti maz vīrieši iesaistās tajā visā. Ak, Dievs, tas ir... Un es dzirdēju vienu tādu teicienu par to, ka vienai sievietei jautāja par to, viņa grib bērnus. Viņa teica, ja es būtu vīrietis, es gribētu bērnus.
Jā, vīrietim ir izdevīgi gribēt. Jā, pacelt bērnu. O, labākais tēvs pasaulē. Yes. Man ir ļoti strikts noteikums partnerim, ka visu grūtniecības procesu. Tas kāds jau plāno. Jā. Tad jāsizvilks ārā savus pierakstus. Nē, man tiešām ir svarīgi, kad piedalās visos tajos procesos. Es gribu, lai piedalās vīrietis dzemdībās arī, kur ir nepieciešams paturēt roku, tad, kad tev ir stipri jāspiež un jākliec. Jā, kādus ko kliegt. Tu esi vainīgs, yes. Un naktīs es noteikti nebūšu vienīgā, kas celsies, un pamperus noteikti nebūšu vienīgā, kas mainīs. Viegli jau teikt, kamēr tev nav tas bonds ar bērnu, jo ir daudz sievietes kļūst apsēstas ar savu bērnu, nelaiž nevienu klāt. Tu to nezinās, kamēr tu neieraudzīsi to bērnu savu rokās. Tu nekad nezini, kāds būs tavs mentālais stāvoklis pēc dzemdībām. Jā, tas ir ļoti neparedzami. Jo kāpēc rodas tā kāpēc rodas pēc dzemdību depresija? Nomirst tavs ego. Praktiski tas ir sēras. Vai vispār pastāv pēcdzemdību depresija? Jo man tieši tā kā radās jautājums par to, ka tā kā, labi, kur ir atzinums par to, ka pēcdzemdību depresija, tā kā, vai tev to pats kārts vai kā, jo tāpēc, ka tad, kad tev piedzimst bērns, tev pilnībā mainās hormoni. Un tas ir, tā kā, man liekas, es to definētu nevis kā pēcdzemdību depresiju, bet tas ir tā kā hormonu maiņa, tā kā. Jā, iespējams. Bet hormoni taču ietekmē mentālo veselību. Protams, tāpēc gan jau arī to sauc par pēcdzemdību depresiju. Redz, nav tik viegls vārds. Bet varbūt tas ir tikai nosaukums. Es vienkārši ticu, tā kā sievietēm, kurām ir bērni, kuras ir stāvokli un vispār ar jums viss ir kārtībā. Tā kā depresija ir tikai nosaukums. Tā nav slimība. Pastāv depresija, par to nav jautājumu vienkārši. Es sapratu, vienkārši pēcdzemdību depresija nepastāv. Tas ir tikai nosaukums. Nē, pastāv. Es ticu, ka vienkārši ir daudz dažādu stāvokļu, kuros nonāk sievietes. Un daudzas sevi attaisno ar to, ka man pēcdzemdību depresija, bet īstenībā tā kā bieži vien tas nav. Tā nav pēcdzemdību depresija. Jā, tas ir. Bet tas kā fakts ir, jā, pastāv. Bet tā ir tā ego nāve. Tas, ko es. Manuprāt, jo tu visu mūžu esi saistīts ar vienu cilvēku. Un tu vairs neesi tu kā sieviete tāda, kā tu biji pirms tam. Es nezinu. Esmu stāvokli, ka nevarēšu pateikt. Nē, es arī nekad nebūšu, tāpēc nevarēšu pateikt. Māmiņu klubs. Burtiski. Interesanti. Kāpēc mēs runājam par lietām, ko es nesaprotam? Ko es pirms tam runāju? Es gribēju kaut ko teikt. Es neatceros. Mēs atkal izklīdām. Vīriešu problēma. Vīrieši iesaistē. Labi, es pastāstīšu. Tad es nostījos vienu dokumentālo šorīt arī. Pa kuru laiku tu dari lietas? Visi izdarīja. Es zināju, ka jūs to teiksiet. Man liekas, ka es strādāju citā pulkstenī, ka man ir vairāk laiks nekā citiem cilvēkiem. Man arī liekas, citā dimensijā. Un es saprotu, kāpēc. Tāpēc, ka es eju agri gulēt un agri ceļos. Vakaros ir parasti besis, tu negribi uzņemt jaunu informāciju. Pat ja tu eji gulēt 12:01 naktī, tas vakars ir vairāk tāda, haltūras, nezinu, vai kā tu nosaukt to vārdu. Bezdarbība. Nē, tu vienkārši eksistē, kaut ko dari. Bet ja tu celies agri no rīta, tie ir tie laiks, kad es labāk varu uzņemt informāciju. Un, ja es ceļos 6, es varu tagad līdz 2 dienām tik daudz izdarīt. Es varu izlasīt grāmatu, noskatīties 3 stundu arī dokumentālo filmu. Man liekas, tas ir rīta cilvēkiem. Jo, ja es pieceļos no rīta kā ne rīta cilvēks, es nevaru uztvert informāciju, es vienkārši sēžu miegaina. Es nezinu, vai tas ir tāds vispār apzīmējums kā rīta vakar cilvēks, kā daudz zinātnieki runā, ka tas varētu būt saistīts arī ar vecumu posmiem, jo, piemēram, tagad tu esi līdz 25 gadu vecumam, tas ir vairāk vakara cilvēks, un pēc tam tas mainās, un tad ir pārējie, kas spītējas, un ir varbūt lietas, ka tu no rīta nevingro, aktīvas lietas nedari, bet citi var no rīta aktīvas lietas darīt, bet tā, ka rīta vakar cilvēki. I don't know, jo es pirms tam arī līdz 32 gadu vecumam nespēju piecelties pirms 9 rītā, tā kā man likās tās lielākās mokas. Ok, tas ir pārmaiņu process. Es gaidīšu savus 25. Tas ir apmēram, stāsti par dokumentālo. Saucās Escaping Twin Flames. Ok,
Es īstenībā nesen par to dzirdēju, tik tā kā kāds runāja. Jā. Oh, my God. Es vienkārši dievinu visu dokumentālo un biogrāfisko. Esmu dzirdējis. Es arī TikTok dēļ viņu sāku skatīties. Sākumā es izlasīju nosaukumu, man bija tāds pohuj. Bet tad tas TikToks bija par to, cik tas ir nopietni. Un tad tas ir kults. Tad vīrietis un sieviete izveidojuši kultu. Es arī gribu pazīties, kā How to be a cult leader arī Netflixā ir baigi labais. Un viņi izveido to, ka viņi apsola tev atrast tavu twin flame. Un tevi gatavotam. Un tā ir pilnīgi tā kā coaching sesija ar spoguļošu un viss tur kaut kāda pamata ir tā kā normāli un viss kārtībā. Bet tas Džeks ir crazy. Taču var sejā var redzēt, ka viņš ir pilnīgi nojūdzies. Ar lielām acīm un you have to do that, you have to, you little bitch. Viņš izmanto šāds vārds, jā. What? Jā, viņš, ka tagad tu manipulē ar cilvēkiem un tu viņus no sākuma piesaisti mīļi. Tas ir tā kā narcisisms, viņš ir totāls narcis. Tu piesaisti tā kā ar mīļumu, un pēc tam tu sāc manipulēt ar šo, ka tu liec justies slikti par to, kas tu esi. Ka esot manā tajā. Tad viņai ir problēma, nevis tevī pašā. Jā, viņš vienmēr, ja kādam kaut kas nepatīk, viņš aiziet spoguļo to. Tev ir problēma. Tev kaut kas nepatīk? Parunā ar sevi. Tā ir tava problēma. Praktiski tas. Anyways, bet klausties ar Twin Flames. Un viņam ir tā kā savs tā sieva, bezmazliet tas Twin Flames. Un viņi taisa kaut kādas rituālus, ka viņi spēj noteikt citu cilvēku Twin Flames. Un tagad, piemēram, viena sieviete, un viņi saka, tavs Twin Flame ir Colbys. Kāds random džeks. Jā, ok. Un tagad viņi ir kopā. Vai ne? Bet viņi tik ļoti to iestāst, viņiem ir stundām garas sesijas, visu un te kaut kādā zoomā un stuff. Un viss tur, jā, un man nekad neviens nav mīlējis, un kur ir mans twin flame, un tagad mēs mūžīgi būsim kopā, man cits twin flame nedrīkst būt. Un tas ir tas veiksmes stāsts bez mazā, un viņi tur sajiet kopā, un tad viņi kļūst par pārīti, kas ir citiem kā priekšplāns. Anyways, kas arī cits pēc tam māca. Bet tad arī tādi random cilvēki, kur viņi saka, jā, tas ir tavs twin flame, un tad tie džeki vienkārši bēg projām un vienkārši rakstīšu policijā iesniegus viena sieviete tika arestēta uz vairākiem mēnešiem par to, ka viņi domāja, ka tas džeks ir twin flame, un tie vadītāji teica, raksti viņam eitu, viņš vienkārši baidās būt atklāts pret savām jūtām. Šis ir crazy. Man liekas, šis ir īstenībā... Tās tikus līdz sik daļai. Jā. Šis ir īstenībā ļoti man asociējas ar visām tarokāšu lasīšanām un tādām lietām. Es nezinu, kāpēc, bet patiešām, jo tā kā TikTokā dažreiz to ejot, izlaiž video, šis video ar tevi, ja tas uz viņu uzgājis, un tad tev sāk stāstīt, viņš vienkārši nevar saņemties, viņš grib, bet viņš nevar, un tad tev vienkārši, tev ir jāizdomā, ko dari. Tev pirmais solis jāspēr. Jā, un tad parāda šitās tu sievietes, kuras vienkārši iet un tiem vīriešiem vienkārši smadzenes nes ārā, tā kā apsēstas. Jā. Un man liekas, tādā ziņā ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Protams, tarokārds mīl, tā kā... Jā, bet amazing. Protams, jebkuru lietu var pataisīt. Tā kā. Bet, ja mēs runājam par mīlestības lietām, labāk neskatīties. Nākamais līmenis. Viņi visi tiek manipulēti, pēc tam viņus uztais visus par coachiem, un tad tie kulta vadītāji kļūst nenormāli bagāti. Anyways. Bet problēma sākas tajā, kad viņi nevar atrast tos twin flame īstenībā. Ka ir pārāk daudz cilvēku vientuļi, un vairāk ir sievietes nekā vīrieši. Klausties. Okay. Un tagad viņiem ir bijis lielākais rituāls viņu dzīvē. Viņi ir atraduši 20 pairingus. Es nezinu, tas ir precīzi skaits, bet mēram 20 pairingus. Un viņi tā kā saliek starp sievietēm un tad pasaka, tu īstenībā neesi sieviete, tas ir vīrietis. What the fuck? Un tagad tev jāizdomā savs vīriešu vārds un tev jāsāk savs process, lai kļūtu par vīrieti ar visām operācijām. Kas tur notiek? Es tev saku. What the fuck? Nodzen matus, tur sievietēm nevar būt gari mati, lai gan viņam pašam tam džekam. Viņš sev nosauc par Jēzus Kristus. Viņš sev uzaudzēja bādu matus un teica, es jau neko, bet vienkārši izstos pēc Jēzus Kristus. Divkosība. Es vienkārši tik nav labi, protams, tur izbojāts nenormāli daudz cilvēku dzīves. Un 2 cilvēki 100% izgāja cauri to pārēju, lai no sievietes kļūtu par vīrieti. Un, jā. Nu, nē. Un tas ir notiek joprojām. Tā dokumentāla nav atrisinājuma. Pagaidām vēl. Dievs, cik briesmīgi. Un visa pamatā, kā jau kultā, visi šie cilvēki ir nogriezuši kontaktu ar saviem draugiem un ģimeni. Man nav komentāru vispār.
Kāpēc tu to skaties? Jā, man īstenībā nepatīk skatīties šitādu informāciju vispārīgi uztvert, jo es sāku domāt, vai man vajag pasargāt sevi vēl vairāk. Jā, tas liekam par to, ka tev jāzina vienkārši šīs lietas, jo no sākuma jau tik skaisti izklausās. Jā, es arī, kad redzēju TikTokā, kad rādīja par to dokumentālo, ka viņiem ir anormāls summas par to kursu vai ko. 2,500 gadā laikam, $230 mēnesī pa vienu kursu, bet tur ir 10-20 kursi. Jā. Un plus coaching sesija, tur ir obligātās coaching sesijas katru nedēļu. Jā, es jau ieraudzīju to video klipu un tur nedaudz pastāstīju par tam video, jāskaidrs, kas tur notiek, vienkārši nevajag tādiem uzķerties. Jā, un katru gadu viņi aizvien mazāk maksāja tiem coachiem, un viņi nedrīkstēja strādāt citu darbu, kā tikai to coaching darbu un pie viņiem, un viss pārējās lietas darīt, kas ir mēdījiem, mārketinga, grāmatvedība, bla, 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 bla. Jā, bet īstenībā ļoti daudz skemošana tagad notiek. Normāli daudz. Es pat pati uzgāju nedaudz tādu lietu. Tieši saistīts ar aplikācijām. Ka tu kaut kur noreklamē, nezinu, man liekas, TikTokā varbūt pat potenciāli noreklamē vienu aplikāciju, kas ir ar astroloģiju saistīta. Un, lai viņi ielādētu, vajadzēja iet Safari un caur Safari viņi ielādēt. Un tur tā kā viņš atvērās tā kā reāli arī štajā tenā. Pagaid, nav tik traki, mistake. Jo viņi atvērās vēlāk App Store, un viņi varēja no turienes ielādēt, jā, kad viņa ir tur, bet viņi vienkārši, kā lai pasaka, tā kā... Kāds zina, kas ir īstais App Store? Es nezinu. Nē, bet, zin kā, ieejot savā šajā App Store, es redzēju, ka tur ir, kad es viņu esmu ielādējusi, bet meklējot meklētājā vispārīgi pie aplikācijām, viņi tur nerādījās. Un bija tāds, bļāviens, what the fuck? Un, tagad es tikai to pamanīju, bet pirms tam man bija tāds, viņš ir App Store, un es mierīgi varu ielādēt, un tā kā legit aplikācija, un bija tāds, vispār neizskatījās shady. Varbūt nedaudz tikai sākumā. Jā, caur Safari. Jā, caur Safari bija. Un, lūk, un tā arī beigās es viņu ielādēju. Kaut kādu mazu summu tur sākumā bija jāsamaksā. Un tu bija tāds, labi, tie ir tā kā, un viss, un tev vēlāk nekas nav jāmaksā, vai ne? Man nav nekāds, es iegāju pačikoju, kad es dzēsu ārā aplikāciju, kad man nav nekāds subscriptions, tā kā, es neko neesmu apstiprinājis, nekas tur tam līdzīgs nav. Bet beigās skatos, man kaut kā 15 eiro, kas novelk mēnesī visu laiku, un tāds, what the fuck, kas tas tāds vispār ir? Un, es tad rakstīju savam vienam bijušiem, kurš strādā bankā, lai viņš man pasaka, ko man darīt tagad, vai man kaut kā jānobloķē tas... Jau jābloķē karti. Man ir jābloķē patikā, bļāviens. Tas tagad notiek? Jā, tas tagad. Mans dievs loģiski to jābloķē karti. Tev jauna karti jātais. Fuck, es negribu taisīt jaunu. Izņem ārā visu naudu, lūdzu, ātri. Nē, man tur tāpat nekas nav uz tās kartas. Tāpēc viņi tev pa 15 eiro ņem nost. Nē. Bet tu nevarēji iziet App Store pie payment subscriptions? Tur nebija nekā, tur nekā nav. Tur vispār nekā nav. Jā, tur nekas nerādās. Man, lai pat es ieejot pašā aplikācijā, man pat nerādas, ka esmu kaut ko subskriptojis un tam līdzīgi. Viss viņiem vienkārši ir pieeja tavai bankai. Jā, bankai. Es kaut kādu mazu summu sākumā samaksāju, un viss viņam tagad ir pieeja manai bankai. Ja man liktu ieinstalēt aplikāciju caur Safari? Un maksāt par to? Nē. Pats mums jādabūs podkāsts, tas Elvis. Jā. Lai viņš pastāsta. Viņu uzaicināt, jo ir šī feature. Viņš arī teica, ka atnāk no pasta, tas šis ir. Anyways, bet tur ir tāda feature, ja tu uzliec un sāc rakstīt savu kartes numuru, un pat ja tu neuzraksti līdz galam, tāpat tev viss jābloķē tā karte. Bet tu saproti pa vidam, šis varētu būt skams. Visu karti jābloķē. Viņiem jau ir iespēja, ka viņiem AI un vispārēji spēja izreikināt, kas tev tur ir pa informāciju. Okay. Bet man liekas arī svarīgi, piemēram, LMT piedāvā tādu pakalpojumu kā interneta sargs. Es pati esmu mēģinājusi arī, kā tas strādā, un viņi automātiski bloķē, visas iziet cauri melniem sarakstam un bloķē tev tās adreses un uzreiz ziņo, ka, hei, šī nav veselīga vide, tā kā brīdina.
Bet man liekas, tāpēc cilvēki neklausās. Man Kad Samsungs izstāja. automātiski bloķē visas šīs lietas. Nav Interesanti. nekāds sakars Samsungā, ar man liekas, ir automātiski iPhone'os. iPhone'os nav. Tu lieto iPhone? Jā, Okay, iPhones. jā, iPhone'os nav. Tur vajag Tas ir papildus. dīvaini, jo iPhone skaitās drošākais telefons. Viņam nav tāda opcija. Nu, Kā? Tas ir klienta datu aizsardzībai, kas ir vispārēji, ka tev ir iCloud. Tas ir tādā ziņā domāts, jo tas, ko dari internetā, jau ir tava atbildība. Nē, vienkārši man, piemēram, sūta īziņas. Viss tās no pasta un tam līdzīgi. Man Samsungā ir atsevišķi folders, kā surgot pasts. wow. Viņi nenāk, viņas pie maniem nemaz nenonāk. Es pēc tam tikai ieju atsevišķi tajā. iPhone arī ir junk. Nu, Vai tā ir? kā, kur iet. Jā, man ir bijis. Interesanti. Nu, labi. Automātiski jau nav pauzē. Jā, nu, ot. Un par ko es varētu parunāt īstenībā? Nē, man ir ar jautājumu. Neuztraucies. Man ir par ko runāt daudz. Tu Izlikt sirdi. pagad, tu nāc ar domu, ka tu gribi Ko kaut tu ko gribi parunāt. teikt? Tu gribi kaut ko pateikt? Kas ir svarīgs? Ko tu gribi pateikt? Tur Jo tu no tikko- tematiem. Kad Jā. tagad atnāc tas pirmais, par ko tu esi pateicīgi, ir par jaunajām zināšanām. Kas ir tās Jā. jaunās zināšanas? Nu, principā, tā burtiski ir tā grāmata. Tā grāmata. Jo, No. esmu sapratis to, ka Vienu lietu pastāsti. esmu atkarīga no attiecībām. Mhm. Esmu kā narkomāns uz attiecībām. Un īsnībā tur grāmatā viņa ļoti salīdzināja, ka tie ir tie paši, tā pati atkarība kā no narkotiskajām vielām. Varbūt Šito no es attiecībām. īstenībā daudziem cilvēkiem saku, ka varbūt atkarība no stresa. Jā. Varbūt atkarība tātad no attiecībām, varbūt atkarība no tām sajūtām, kas tev ir, ko tev sniedz kaut kāda konkrēta lieta. Bet man šķiet, ka populārākais pasaulē ir atkarība no stresa šobrīd. Labi, nu. Jā. Un es vienkārši aizdomājos, atkarībā no stresa. Man vienkārši šobrīd tas sanāk tāds ļoti stresains laiks, bet man liekas, tas ir vairāk tā iemesla dēļ, kad es uzzinu ļoti daudz lietas par sevi, lasot to grāmatu, un otrkārt, es ļoti daudz sevi izaicināju ārā no savas komforta zonas šobrīd, un tas man padara ļoti stresainu. Nē, kā izpaužas atkarība no stresa? Tad, kad ir viss ok, ir cilvēki, kas meklē kašķi. Ok, nu tas izklausās pēc tāda neveselīga attachment styles un tam līdzīgi. Nu, par jebkoku tā, kad tur viss būtu kārtībā. Kāpēc ārā notiek tas koks tūlīt gāzīsies? Ak, mans Dievs! Tev vajag drāmu, tev vajag drāmu. Jā, visu laiku vajag drāmu. Tā ir atkarība no stresa. Jā. Ok, nu tas īstenībā kind of iet roku rokā ar to, ko viņa arī tur runāja, kad cilvēki, kuri ir pieraduši pie tā neveselīgās vides augot un pie tās neveselīgās attiecību dinamikas, kad tu automātiski ej pēc hausa, pēc stresa, pēc... Jo tas ir pazīstams. Tu asociē, bet īstenībā viņa ļoti labi aprakstītā sieviete, viņa ir pati psihoterapeite, kur strādā ar sievietēm un palīdzējusi vairākām atvesaļoties no šīs atkarības. Un, jā, kad, ko es gribēju teikt, par ko mēs Par grāmatu par iegūtajām zināšanām. pirms Cik stresa? Par vidi. Tagad viņās Tik tuvu. Par jā, to, tik tuvu vienkārši to, ko tu gribi domu- padalīties. to domu, ko es gribēju pateikt. Jā. Par tām atkarībām, par to vidi. Atkarība no attiecībām, ka sievietes iet. Kad tu saprati, ka tu esi... jā. Haus, tas... Anyways, vienkārši, ka mums, jā, kad cilvēkam, kurš ir pie tā pieredzes, viņam arī tad lielāka tendence ir meklēt tos strīdus attiecībās, jo es pēc esmu pamanījis, ka es eju pēc mierīgām attiecībām, kuras jūtos droši, bet tad, kad esmu šajās attiecībās, es sāku tā, gribas nedaudz pakšķēties kaut kā. Bet tā ir apzināta doma vai ne? Jā, tā ir apzināta. Es tā kā sēžu, man tāds, man pietrūkst nedaudz kaut kāds asums attiecībās. Man reāli pat pietrūkst viņš. Un tu to apzinies. Bet es neko nedaru ar to. Tā kā es necenšos kaut ko izdarīt speciāli. Es pat dažreiz gribu tieši nokomunicēt to ar partneri, ka man tāds, gribas kaut ko, es nezinu, gribas ar tevi pakšķēties, kaut ko, gribas kaut kādas emocijas vairāk. Jā. Man tā ir bijis. Bet man liekas, tas ir kaut kāds sieviešu bizdings, ne? Man liekas, ka tā ir, jā, jo šobrīd, tā kā man uznāk šādi trakumi, jo man liekas, visām sievietēm uznāk trakumi, ka gribas kaut kādu ekšanu un tā, bet es mēģinu viņu pārvērst citādāk. Es vienkārši sāku laikāt māju pa gultu, nezinu, vienkārši izlaižu to enerģiju citur, tā kā nevis uz otru personu. Uzkrājusies enerģija, kaut kas tam līdzīgs. Jā, līdzīgs. pa daudz. Jums vajadzētu dejot. Jā. Man nekad tā nav bijis. Man vienmēr ir otrādāk, es esmu otrā grāvī. Es bēgu.
Es līdz ko es jūtu, ka varētu Avoidant. būt, līdz ko varētu būt strīds vai kaut kas līdzīgs, vai kaš, es bēgu, es neeksistēju visvairāk tur viss, tā. Jā, īstenībā baigi interesanti, kad it kā man likās, ka esmu anxious attachment style, kad es ļoti pieķeros un riktīgi tā kā, vai viss ir kārtībā, vai viss ir ok, un izdabāju partnerim. Bet tad, kad man ir partneris, kurš ir veselīgs vai tāds pats kā es kļūstu avoidant. Man tāds, ak, Dievs, pārāk daudz uzmanība, lūdzu, liec man mierā, kāpēc to tik ļoti interesē? Beidzot mani runāt, kāpēc tu man saki tik daudz komplimentus? Vienkārši liecies mierā. Man tā bija arī sākumā. Un man bija tāds, Dievs, tas nav normāli, kāpēc tev interesē? Lūdzu, ej projām. Kāpēc tu man uzdod tādus jautājumus? Nevienam nav iepriekš interesējis vispār šis tēmas. Vienkārši nepievērs man uzmanību. Jā, kad es tik ļoti pieredzu būt ēnā un deitot partnerus, tikties ar partneriem, kur ir tādi, kā lai pasaka, viņiem ir daudz svarīgākas citas lietas nekā attiecības. Un attiecības tas ir vienkārši tāds, ir ērti, ir forši, vismaz kāds ir blakus un tā. Un es ļoti daudz esmu piesaistījuši tieši tādus partnerus, kuriem tādi laikam tas avoidant, jā, kuriem tāds attiecības, sarežģīti, negribu drāmu, vai mēs varam satikties brīvdienās un tā, un vienkārši neraksti man par tām darba dienām, vienkārši liec man mieru. Nav laika šim. ka vispār nerakst, labāk dzīvē. Jā, vienkārši dzīvē runāsim. Tad kā satiekamies katru dienu tajā un tajā vietā, un vienkārši tā arī mēs runāsim. Un jā, mums sanāca ļoti daudz tieši tādus vīriešus, es domāju, Dievs, vai kaut kāda problēma ir manī, bet, ja godīgi, problēma ir abās pusēs. Nu jā. Es saku, otrs Jo grāvis tas ir. Pievelkat visu laiku. Gan jau Tas ir, tajā grāmatā tā sieviete, viņa rakstīja, ka tā ir tāda tā, katram ir sava tā deja, sava horeogrāfija. Jā, man patīk, ka viņa salīdzināja to ar deju. Un viņam ir sava tā unikālā deja. Un jūsu dejas ļoti labi sajiet kopā. Viņa, pilnīgi tāds, tā kā filmas variants. Tur viens pieliedo. Tā kā tetrā arī. Jā, pilnīgi, tā kā cimdiņš ar rociņu, perfekti sajiet kopā tā visa jūsu pieķeršanās un ķīmija. atgrūšana un viss tas. Un pats drausmīgākais ir tas, ko arī viņa rakstīja, kad to romantizē ļoti mūsdienās. Seriālos, filmās, mūzika arī. Visi šitie toksiskie, es nevaru tevi palaist, un tu man šito un to, un manā galvā vienmēr es tevi mīlu, no sērijas. Bet, ja godīgi, ko tu mīli? Tā kā, tu mīli vienkārši, tu nemīli reālo cilvēku, tu mīli to fantāziju par to cilvēku. Tu mīli to potenciālu. Viņam ir tādi mērķi un tādas vēlmes un tāds aizrautīgs cilvēks. Ko viņš tagad tev dod? Neko, burtiski. Tu vienkārši gaidi, kad būs tas, ko viņš stāsta, ko viņš grib. Tā ir tā gaidīšanas. Un tu esi gatava tur un mocīties. Un ļoti daudz cilvēku, kuriem ir šis toksiskais attiecību stils, viņi asociē mīlestību ar sāpēm. Jo lielāka mīlestība, jo lielākas sāpes. Man audzināja, ja sit, tad mīl. Lūdzu, apmeklēt terapeitus. Patiešām, tagad es pati gāju gadu pie terapeitas, man bija tāds, man vajadzētu sākt dalīt terapeitu kartiņas uz ielām, jo Ir tīpaši vīriešiem. Tas ir, vīriešiem noteikti. Sievietes vēl mēs tādas nedaudz apzinīgākas, bet tāpat Pēc, ka mēs savā starpā par to runājam. Jā, mums ir sava terapija. Jā. Šī ir terapija. Jo vīrieši savā starpā tādām lietām nerunā. Viņi vienkārši ublēdēhuj. Es nezinu, es atvainojos. Bet es esmu augusi tā kā starp vīriešiem, starp brāļiem. Vienmēr man apkārt bijuši vīrieši. Man tikai pēdējos 3 gadus apkārt parādās sievietes. Tu tikko pieminēji to, ka par mīlestību un arī pirmajās minūtēs tu teici to, ka tev mīlestība ir citādāk. Kas ir tev mīlestība? Jā, es īstenībā par to mīlestību. Tad es domāju, kāpēc es īsti pret nevienu savu pagātnes partneri, man liekas, neesmu izjutus mīlestību. Tā kā kad cilvēki runā, es tevi mīlu. Tu vajag tu Winflame palīdzēt atrast? Jā, lūdzu. Uzrakstiet, lūdzu. Man kā attiecība atkarīgajai lūdzu rakstiet, ja jūs esat mans Winflame. Vienīgo. Jā, tu nedrīkstēsi, tur ir noteikums, ka tu nedrīkst vairāk mainīt šo partneri. Jā, noteikti. Lūk, un es tā atskatos tiem partneriem, man tāds, es nemīlu, godīgi, man tagad atskatoties, man ir pretīgi, uz ko kādus cilvēkus, ar kādiem cilvēkiem stikos, ka man tāds, es ar viņiem tagad netiktos, un tas, man liekas, ir pats trakākais, ka man ir ļoti tāds,
es nevaru baigi neko labi pateikt par saviem iepriekšējām attiecībām. Tā kā, protams, bija labi posmi un cilvēks jau nav galīgi slikts, bet es nezinu, manā skatu punktā tā ir bijusi lielākā mācība un tāda kļūda, ko nekad neatkārtot. Tad atskatoties, kas ir mīlestība, tad es ļoti daudz par šo domāju. Un tad man bija viens pirmspēdējais partneris, kurš teica par to dzirksti. Tā dzirksts, tev ir jābūt tai dzirkstīm. Tu gribi tā kā narkotikas, ja? Tādas, ja? Tā ir tā dzirksts, tā atkarība. Tas tāds, Šeit tieši Nē? Dzirksti varbūt no sākuma. Viņa no sākuma ir tā ļoti atkarību veidojoša. Un, tā nav mīlestība. Bet tā nav mīlestība. Tā nav mīlestība manās acīs, jo viņa var pagaist un tagad jums ir grūti un jūs visi izšķiraties, jo parādas attiecībās grūtības un tagad viss es vairs nemīlu. Ja nav dzirks, tad es nemīlu. Un man ļoti patika viens video, kur pateica, ka mīlestība tā ir izvēle. Tā ir izvēle būt ar cilvēku pat tajos brīžos, kad ir grūti. Ka tu vienkārši esi apņēmies un nolēmis, ka tu veltīsi savu laiku un ieguldīsies tieši attiecībās ar šo cilvēku. Tā ir mīlestība, ka tu veltīsi savu laiku, uzmanību un pilnībā sevi ieguldi. Un es sapratu, ka tā priekš manis ir mīlestība, bet noteikti tai jābūt apusējai. Tam ir jābūt apusējam ieguldījumam. Protams. Jo, ja tikai es jūtos tā, ka es ieguldos attiecībās un daru visu, tā nav mīlestība manās acīs. Tad es vienkārši, tur bija kaut kas neveselīgs, kāpēc vispār izdomāju tev dot, nesaņemot neko atpakaļ. Kāpēc? Saftīgi. Jā, un es īstenībā sapratu to, ka es nedaudz pat manipulēju attiecībās ar cilvēkiem. Ar to, kad es dodu, jo es tādā veidā cenšos nopirkt cilvēku mīlestību. Saistīts ar bērnību? Es nezinu, it kā es atskatos. Vai tev vajadzēja izpatikt vecākiem, lai viņi tev mīlētu? Nē, man liekas, tas bija vienīgais veids, varbūt, kā es centos kaut kādā veidā piesaistīt savu uzmanību. Kaut ko darot, kaut kādā veidā. Tas tieši tas, ko es teicu. Jā, bet... Tad tev kā mazam bērnam liekas, ka viņi tev vairāk mīl tādā ziņā, ka tu esi mazs bērns. Jā, bet viņi nekad tāpat nepievērs uzmanību. Tāpēc tu mēģini vienkārši turpināt šo eksperimentu. Es turpināju eksperimentēt, vai kāds beidzot mani pamanīs, lūdzu. Jo, piemēram, kā es asociēju savu bērnību, kā es viņu redzu, es visu laiku biju viena, principā. Kad vecāki vispār nebija blakus, strādāju un bija kaut kādi ceļojumi, un mēs kaut kādi mīļi momenti bija kopā, bet, ja godīgi, ļoti alone biju visu bērnību. Un es esmu tā pieradusi. Tā jums dēļ arī man vispārīgi. Kā esmu dažreiz ekstraverts, bet lielākoties esmu introverts, un cilvēki man apkārt vispār tā. Man beig neprasās. Ar laiku saprotu, ka man neprasās. Man izsūc enerģiju cilvēki riktīgi. Un tad beigās, ja es atskatos to bērnību, man liekas dīvaini, it kā es nevienam neizdabāju tajā vecumā. Es centos kaut kā pievērst savu uzmanību. Es atceros, man patika dziedāt visiem, uzstāties, dejot, izdomāt savus soļus. Es stāstīju visiem savus stāstus un organizēju kaut kādus spēļu vakarus, kur es izdomāju noteikumus, un visiem vajadzēja pakļauties maniem noteikumiem. I'm the boss. Yes. Un tāda bija mana bērnība, kad es biju ļoti radošs cilvēks. Un man it kā likās, ka es tādā veidā necenšos piesaistīt uzmanību, bet ja tā atskatās, kaut kādā ziņā es kaut kā centos tā, hei, lūdzu pievērsiet man uzmanību. Un tagad attiecībās, es izvēlos tādus partnerus, kuri vienkārši neredz mani, kuriem, kā vecāki, ir aizņemti. Viņiem ir savas lietas. Un tad es tur cenšos tā kā kaut kāds, nezinu, klauns, vai šitā un tā, un kā tev patīk, vai tu mani redzi, vai es tev interesēju, un tā visu laiku. Un tagad es lasu to grāmatu, domāju, bļāviens, kā lai es zinu, ka cilvēks nav tāds? Kā lai es zinu, ka cilvēks ir veselīgs? Jo viņi pateica to, ka sākumā būs ļoti grūti pierast pie veselīgiem partneriem. Tev viņi liksies dīvaini, garlaicīgi, padaudz. Un kad tas ir tāds atveseļošanās process, ka tev vajag vairāk uzturēties šādu vīriešu klātbūtnē un neizjust to ik. Ka tev vajag pierast, ka tas ir normāli, tas ir veselīgi un tā vajadzētu būt. Un es nezinu, kā lai es to izdaru. Ir kaut kāds klubiņš, varbūt. Klubiņš, veselīgo vīriešu klubiņš. Lūdzu, rakstiet man. Es tā izdomāju. Tā seja. Par ko tieši? Vienkārši es biju neveselīgās attiecībās, un šobrīd es esmu veselīgās attiecībās. Tad es domāju, kurā brīdī es nokļuvu līdz tam, bet es nezinu. Vai viņš patiešām ir veselīgs? Es tieši gribēju teikt, jūs tikko sākāt tā kā tikai...
Nē, nu, zini kā, Dievs, es nevaru, ja godīgi. Cilvēki nezinu, to es esmu pamanījusi, jo mana māsīca bija ļoti skeptiska no sākuma. Viņa tā kā teica, nu nezinu, tā kā tev jau arī iepriekš un tā, bet tā kā es jūtu un es zinu, es redzu, tā kā, un, nu jā. Es uz šīm lietām esmu palikusi ļoti skeptiska. Jo, ja godīgi, tagad pēdējais partners, ar kurus arī tā komunikācija, veidojam komunikāciju, centāmies veidot attiecības. Es, kad viņu satiku, es domāju, bļāviens. Nu, es viņu satiku tajā brīdī, kad es, ja godīgi, nemeklēju attiecības. Es biju nolēmusi fokusēties uz sevi. Bet tāpat man acis vienmēr kaut kur klēņoja, zini, kā potenciāls varbūt kaut kur ir. Un mēs ar viņu iepazināmies. Man liekas, Dievs, šis ir viss tas, ko šajā brīdī biju apņēmusies, ka es vēlos partnerī. Tā kā pilnībā viss. Un man tā īstenībā ļoti bieži, kad es izšķiros, es pasaku, nē, man vajag tagad šitādu un tādu. Un es tādu uzreiz nākošu atrodu un saprotu, ok, nē. Laikam tomēr nē, man tādu nevajag. Next, kaut kā citādāk jāpārformulē, ko es gribu. Jo šajā cilvēkā arī, es domāju, bļāviens, nu, viss tas, ko es vēlējos, un es domāju, nevar būt. Un viņš arī bija šokā. Viņš arī pirms mani satika, tieši arī viņam bija kaut kāds, viņš veic kaut kādu rituālu, kaut kādu, kad, jā, viņš tāds ļoti, kā lai pasaka, ezotērisks, jā, kad arī viņam ir viņa tāds gaids, viņa tāds cilvēks, ar kuru viņš komunicē par visām tādām garīgajām lietām, un tad viņš mēģina visu kaut kādus tādus rituālus, un viņš arī gribēja piesaistīt, nu, veic rituālu, lai piesaistītu savu labāku partneri. Un viņš pateica to, viņš manī to pašu pateica, kad tu esi viss tas, ko es tajā brīdī vēlējos, tā kā, ko es pateicu, ka es vēlos partnerī. Un mēs tikāmies, man liekas, Dievs, mēs esam tik līdzīgi, nu nenormāli līdzīgi, un labāk nevarētu būt, un sākumā es jutos tik droši un tik labi. Pirmie 2 mēneši, amazing, randiņi un vispārējais, un es pat arī necentos tik ļoti fiksot viņu, kā es biju parasti. Es uzreiz es biju apzinājusies, ka tā ir mana problēma, bija tāds, es nelīdīšu tavās problēmās, kad pats apzināsies, tad arī apzināsies viss. Bet tas nemaina to, kad es būšu tev blakus un kad es gribu veidot attiecības ar tevi. Un beigās un tu beigās vienkārši tu komunicē ar cilvēku. Mēs abi apzināmies, mēs ļoti daudz runājām, ļoti daudz ilgas sarunas par attiecībām, visu to, ko mēs vēlamies, un tāds, wow. Un abi apzināmies, komunikācija ir atslēga. Diemžēl nē, komunikācija nav atslēga. Komunikācija ir viena no atslēgām. Otra atslēga ir reāli būt ievainojamam, ka tu runā par savām lietām, ka tu spēj, ka tev ir par ko tu gribi pakomunicēt atklāti no dziļiem, tā kā sirds dziļumiem. Vulnerability. Tas ir vienīgais vārds angliski, ko es nespēju pateikt. Vulnerability. Un trešā lieta ir reāla spēja, ka tev kāds komunicējot, pastāst tās savas sāpes, savas tās dziļākās sajūtas, reāli likt viņam justies sadzirdētam. Nevis vienkārši es jūtos šitā un tā, ok, nice, kas man tur tālāk tur bija. Nu, ka tu vispār, jūs it kā komunicēji, bet no tā īsti nav nekāda jēga, ja godīgi. Un ar šo cilvēku mēs ļoti abi apzināmies labi, kad komunikācija ir atslēga, bet es jūtu, ka esmu vienīgā tā, kas kāpā ar sevi un reāli komunicē, kad es jūtu, ka man kaut kas nepatīk, un īstenībā tā kaut kādā ziņā bija problēma, ka tās attiecības bija sākumā tik forši uzbūvēts, tāds labi-davī, tik labi, kāpēc tik labi, tu jau pārāk aizdomīgi sāk kļūt, ka tev palika bail runāt par problēmām, ka tev palika bail izteikt lietas, kuras varbūt vajadzētu uzlabot, jo tev liekas, ja es sākšu par šo runāt, tas nozīmē, ka šīs attiecības nav varbūt nemaz tik labas, kā man liekas. Tu tā kā to burbuli, kur tu biji uzpūdis, ir tik forši, ir tik labi, beigās pārplēs. Un sāc runāt par lietām, hei, man īstenībā prasītos vairāk komunikācija. Hei, man īstenībā šito un to. Un, un es sāku ar cilvēku par to runāt, bet viņš ļoti noslēdzās. Viņš arī vispār, man liekas, bija pieredzis nerunāt par savām kaut kādām iekšējām cīņām un sajūtām. Un es jūtu, ka kaut kas ir off, un man ļoti nepatīk tā sajūta, ka es jūtu, ka kaut kas ir off, bet cilvēks man nesaka. Man ļoti besīt cilvēku, kur nekomunicē. Tā kā pasaki man labāk. Nu, it kā mēģina tevi saudzēt. Jā, like what? Ko tas tu man tieši vairāk tu dari cilvēkam pāri ar to, nekā tu viņu saudzē. Jo es labāk gribu zināt, kas notiek, nekā savā galvā izdomāt 101 scenāriju, kāpēc notiek tā kā notiek. Un man beigās bija
jāsarunā tikšanās ar šo cilvēku, lai parunātu, hei, kas notiek? Es kaut kādā ziņā pirms tās tikšanās biju izgājusi cauri tādam emocionālam karuselim. Es domāju, es šķiršos, tad domāju, nē, nešķiršos. Tā kā, varbūt, nē, zin kā, tad beigās nonāca pie tāda stadijas, ka man bija tāds, es izrunāšu, gribēšu dzirdēt, ko viņš man ir gatavs pateikt. Es neizdomāšu savā galvā kaut kādus scenārijus, kas un kā būs un kā ir. Un vienkārši galvenais ir komunicēt. To mēs sapratām. Jā, un tad es vienkārši izteikšu savas sajūtas. Kad es nesaku, ka es pārtraukšu attiecības, bet vienkārši izteikšu savus vēlmes, un ja viņš nav gatavs viņus šobrīd piepildīt, tad mums jāiet katram pa savu ceļu. Un es beigās satiku to cilvēku, un tāds sākumā, mums tur ir mierīga komunikācija, un tad viņa beigās, pastāst man, kas notiek. Vienkārši cilvēks nāk iekšā šobrīd studijā. Oh, wow. Tas ir uzraksts. Viņam tā kā nevajadzēja piezvanīt. Kas tur rakstīts? Ko tu tur pasūtīji? Create. Viņi man jau bija pagājušajā nedēļā atveduši, bet viņi aizmirst caurumus izgriezt, lai es varu piestiprināt pie sienas. Šīs aizņēma gan arī nedēļu. Wow. Bet paldies! Jā, jauki. Tavas attiecības. Manas problemātiskas attiecības. Bet jā, mēs satikāmies, un es pajautāju viņam, hei, kas ar tevi notiek, pastāsti. Un tur jau viss, viņam jau bija izdomāta atbilde, viņš jau bija paņēmis kaut kādas manas mānas no savām mājām, ka viss tā kā, viņš ir izlēmis par šo laiku, ka tā kā, neturpinās neko. Un bija tāds, es biju šokā. Man bija tāds, es gribēju vispār no tevis šķirties. Kā iedomājies, no manis pirmais šķirties, ja? Tā kā es biju apņēmusies. Bet man liekas, un es viņam pajautāju, kad tu biji to izdomājis? Kad tu biji izdomājis, ka tu viss? Un tas bija burtiski nedēļu pirms. Tā kā par to visu laiku, kamēr mēs nekomunicējām, kamēr es gaidīju nākošo tikšanos, kaut kādu ziņu no viņa. Un bija tāds, brāviens, čali, nopietni. Pagad, tas bija 2 mēneši? Jā, 2 mēneši. 2 mēneši skatās jau attiecības? Nē. Es vienkārši tā to saucu, ka sava veida attiecības. Nē, tu vari satikt cilvēku un pateikt, mēs tagad esam attiecībās. Vienkārši priekš manis, kad es sāku deitot cilvēku, iepazīt, es tiekos tikai ar viņu, un priekš manis tās ir sava veida kaut kādas attiecības. Mēs tā kā tiecamies uz kaut kādu nopietnāku attiecību veidošanu. Un par to laiku cenšamies izlemt, vai būs vai nebūs pēc ceļam. Lūk, un tad man bija tāds brāviens nopietni. Tas visvairāk besīja, ka tu jūti, ka kaut kas ir off, un cilvēks vienkārši nepasaka. Un es sēdēju tur, un bija tāds dusmas, ja godīgi, bet es biju uz robežas, lai apraudātos, bet es turēju visu spēku sev iekšā. Man likās tas vienlaicīgi smieklīgi un skumji, un es biju dusmīga, un tik daudz emocijas vienkārši sēdēju, un bija tāds, atkal esam šajā punktā atgriezušies. Sanāk, ka cilvēks nolēma nogriezt ar nazi vienkārši. Ja? Tā kā jūs pat neizrunājāt. Tu pat nezini, kas īstenībā laikam notika. Viņš, es viņam pajautāju, kā, kas notiek viņa dzīvē, un viņš sāk stāstīt tās visas lietas. Un, bet tur bija tik daudz visa kā, kas vispār nav saistīts līdz galam ar mani, ka man bija tāds, es īsti nesaprotu attaisnojumu, kāpēc. Domāju, attaisnojumu, kāpēc tu negribi būt ar mani. Jo patiešām ir tāds teiciens, he's just not that into you. Jā, un zini, brāviens, man liekas, viņš ir otrais vīrietis manā dzīvē, kur esmu cik vīrietis puisis teikt vairāk, kur esmu satiks savā dzīvē, kurš man ir šķiršanās laikā pateicis, kā viņš, sākšu, kā viņš to pateica. Viņš pateica to tā. Man nav tagad sajūta, ka es tevi mīlu. Un bija tāds, what? 2 mēneši. 2 mēneši, kad var man mīlēt? Man viss ķermenis. Un bija tāds, sēžam, es kaut kādā ziņā confused, man tāds, te jau nav man jāmīl tagad. Es nezinu, tā kā ar laiku tas iet, jo es jau arī nesatiekot tevi, man uzreiz nav tāds, es tevi mīlu. Nē, man tas tā nestrādā. Gan jau, ka viņam kaut ko citu nozīmē mīlestība tajā ziņā. Un viņš tā pateica, un bija tāds, wow, tik patīkami to dzirdēt, labāk varēšu to teikt. Vienkārši labāk nesaki to tā. Un tad man bija vēl pirms viņa vienu, kaut kad pagājušajā gadā arī bija puisis, īstenībā, kur tu pazīsti, kurš no manis pašķīrās. Un, mēs jau zināt,
Kurš? Mēs tiksim līdz tam. Okay. Mēs tiksim līdz tam. Bet, jā, un šis puisis man arī pateica, viņš, kad mēs šķirāmies, viņam bija tāds, es tevi mīlu kā dvēseli, nevis kā sievieti. Kāpēc? Kāpēc? Sevi. Un bija tāds, what? Arī pēc 2 mēnešiem. 2-3 mēneši, jā. Varbūt vīriešiem liekas, ka mēs gribam, lai mūs mīl Lai uzreiz. mūs mīl uzreiz, jā. That's not how it Es happens. nezinu, man liekas tik smieklīgi, un tajā pašā brīdī, tik skumji, es nezinu, tā kā... Bet nopietni ir saskatījušies filmas, jo tur tā notiek. Jā. Tas tāpat kā mēs runājam, Jā. zini, Jā. tie scenāriji Jā, kaut tas kādi. scenārijs, kad ir jābūt tādam tā kā, ak, Dievs, esmu tik apmācīts ar tevi, un tas visu man dzīvi, visu man pasaules, un gatavs tev savu sirdi un dvēseli ziedot. Mīlestība no pirmā acu skatiena. Toxic. Reāli, un es nezinu, tā kā tas... un, kad es otru reizi to dzirdu, man sāk parādīties sevi, blēņas, zini, tu sāc domāt, es esmu nemīlams, tā kā, kāpēc? Nē. Jā, tas ir laikam tas briesmīgākais, kas notiek ar cilvēkiem vai šajos šķiršanās periodos, kad tev tik daudz... Ja tev ir bijuši vēl bieži tādas situācijas, vai viņas atkārtojas pēc kāds, tu liekas, blēņas, problēma ir manī, tā kā, kas pa prikālu? Un, jā, bet lasot to grāmatu, saprotu to, ka šādiem cilvēkiem ir tendence ļoti sevi vainot un katru reizi censties arvien vairāk un vairāk. Varbūt, ja es vairāk dāvināšu dāvanas, varbūt, ja es vairāk rakstīšu vai piesaistīšu uzmanību, varbūt, ja es to un to darīšu, tad es dabūšu to mīlestību, kuru man nespēja dot tas partneris, kurš nemaz godīgi nav atbilstoši man un nav vispār veselīgs man. So, jā, un īstenībā šī grāmata man ļoti palīdzēja neieiet tajā domu līmenī, kad sāc domāt, varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā. Nu, lūk, un tādēļ es visu laiku sev aptur pie tās domas un tās beidz sevi šaustīt. Nav tava problēma, vienkārši meklēt cilvēku, kurš ir reāli gatavs attiecībām. Nevis cilvēks burtiski, īstenībā šie cilvēki, viņi sākumā pat tev iedot mājienus. Viņi parasti saka, es negribu tevi sāpināt. Es negribu tevi sāpināt. Un viņi tā pasaka, un ar nodomu, es tevi sāpināšu. Jā. Jā. Ja čalis saka sākumā, es tevi sāpināšu. Vai arī tev nevajadzētu ar mani satikties? Jā, vienkārši burtiski viņš tā pasaka, ka tev nevajag ar mani satikties. Un tu tāpat turpini tikties. Kāpēc? Šis viss ar tevi kārtībā. Cik tev gadi ir? 23. Man arī. Jā, es esmu cita paudze. Tas, ko jūs runājat, man liekas, kāds sakars vispār. Jā. Kāds kaut ko tādu teikt? Jā. Manos laikos bija tik viegli jaunībā. Mēs vienkārši sakām dzīvot kopā. Mums piedzima bērni. Man ir bijušas 3, varbūt pat 4 nopietnas attiecības. Un vienkārši sāc dzīvot kopā, un viss notiek gadiem. Jā, zini, ir cilvēki, tas nav novedis ne pie kā. Ir cilvēki, ar kuriem vienkārši tā sanāk. Man arī bija partneris, ar kuru mēs iepazināmies darba vidē, un viņš likās, tīri ok. Nekas baigi īpaši, bet ir ok. Un bija tāds, jā, mēs sākam tikties, un mēs sākam vienkārši dzīvot kopā ļoti ātri. Tā kā ļoti ātri. Ko tur ilgi? Jā, tā kā viss ir tik viegli un tik vienkārši. Mēs it kā viens otram patīk. Un tā arī bija, un tā arī mēs sākām dzīvot. Tas bija pirmais partneris, ar kurus reāli kopā dzīvoja, un mums arī reāli bija tāda sajūta. Vienkārši tev ir tāds, ok, sākam dzīvot kopā, tu man patīc, kā, un jā. Jā, tā arī var būt. Tā var būt, jā. Kāpēc ne? Mūsdienās arī tā var būt, jā. Mums jau jāiet uz beigām ir. Jā, tuvojas pēdējā jautājuma laiks. Cik daudz laiks ir. Kā tu paskrēji? Bet vispār gribēju runāt par to, ar ko tu esi zināma interneta vidē. Tu runā TikTokā, tu runā par seksu ļoti atklāti. Man ir 2 jautājumi. Lūdzu. Pirmkārt, kurā brīdī tu izlēmi izslēgt komentārus? Un otrkārt, kā tu izdomāji būt tik atklāti? Jo man šķiet, ka vairāk cilvēkiem par to ir jārunā un jābūt tā kā atklātākiem.
jo tas iekustina citiem smadzenēm, tīpaši vīriešiem, kuriem oblivious vienkārši dzīvo savā dīvainajā pasaulē. Un es piemetīšu trešo jautājumu klāt šajam, un saistībā ar TikToku es zinu, ka tu tiki nobloķēta, un kā tu atgriezies atpakaļ tajā vidē. Es gribu zināt šo visu. Tā, pirmkārt sāksim, īstenībā ļoti iet kopā tas par to, ka tu runāji, ka cilvēkiem ir jārunā par šīm tēmām, jo vīrieši vispārīgi ir tā kā tu. Oblivious, pilnīgi. Oblivious, kāds ir... Dzīvo savā pasaulē, tā nesaprot, kas notiek ar sieviešu. Viņiem ir savi coachi, kas runā pilnīgi huiņus, atvainojos. Jā, nu vot, un principā, kāpēc es slēdzu komentārus dēļ šiem vīriešiem, kuri ir šādi. Jo man vienkārši apnika lasīt tos komentārus, un man ļoti apnika, ka cilvēki, kuri ir apzinīgi, pat strīdās ar šiem cilvēkiem komentāros. Klausies, tu noteikti nedzirdēji, bet es iepriekšējā podkāstā pieminēju tādu savu teoriju par to, ka vīrieši dzīvnieciskā veidā ienīst sievietes. Jā. Jo vienmēr tie ir vīrieši, kas visdrausmīgākās lietas komentē. Es varu ielikt par jebko, un vienkārši būs brutāli drausmīgi no sievietēm. Tā nav, lai gan, kad mēs augām, man mācīja, sievietes ir čūskas. What do you mean? Bet jā, turpināt. Ok. Tev jākomentē. Jā. Jā, tie vīrieši vairāk un diezgan briesmīgi, tādi truli komentāri. Man likās, pirmkārt, es negribu dot viņiem to benefitu, vienkārši to iespēju pat rakstīt. Tā kā, jo neviens man dzīvē to nekad nepateiks. Tur tā lieta. Neviens vīrietis, kurš reāli mani redz dzīvē kaut kur pat izklaidējoties, pat nepienāks klāt. Un drīzāk viņi pat pienāks un būs interesēti iepazīties, nekā reāli pateikt, ka tev kaut kas nepatīk. Un īstenībā, tā kā esmu kaut kādās iepazīšanās aplikācijās, ļoti daudzi vīrieši vienkārši grib interspēc ar mani iepazīties. Un tas ir briesmīgi, godīgi. Tā slavenība, bet bez maz. Bez maz vai, jā. Tu šo stāstīji arī. Un diezgan briesmīgi tādā ziņā, ka viņi, kad, piemēram, viens no maniem pirmspēdējiem partneriem arī, ar kuru es iepazinos, viņš bija tāds, kad viņš zināja, par ko es runāju TikTokā, par manu pieredzi, un viņš pats ir ļoti neusticīgs cilvēks. Un man bija tāds pēc tam jautājums, kāpēc tu vispār mani tikies, ja tu tik ļoti uztraucies, kad es tevi nočītošu kaut kur. Burtiski, ja es ierosināju domu aiziet uz Vecrīgu, viņam bija tāds, tu tur atsūkās kādam toletē, aizbrauks ar viņu uz mājām, nopisīs. Ak, Dievs, tikai tāpēc, ka tu radi tādu saturu un tu izglīto cilvēkus par šīm lietām. Un tikai tāpēc, ka man ir kaut kāda pieredze attiecībās un ar vīriešiem. Viņam tāds priekšstats liekas. Es eju un visiem dodu vienkārši pēc kārtas. Es domāju, ties, kas par absurdu. Un es neatbalstu vardarbību, bet es mauktu. Jā, ja godīgi, es vienkārši, man apnika runāt vispārīgi ar šo cilvēku, un tad tā jums arī mēs pataucām attiecības, jo pārlieku liela greizsirdība, un viņš bija pārlieku liels drama queen. Reāli ļoti patika taisīt scēnas par neko. Es gribēju aizbraukt pakaļ pēc... Es reāli gribēju aizbraukt pie pazīstamā pēc lampas, tās riņķa lampas. Viņa bija tāds, brauks ar pie viņa nopisties, jā, vienkārši briesmīgi. Ir vēl tā teorija, ka viņi paši visticamāk tā dara, tāpēc viņi ļoti uztraucās. Jā, varbūt. Es varu, bet tu nē. Jā, bet man liekas ar viņu, sinīm, ja godīgi, es nekad nezināšu, vai man nočītoja līdz, kamēr man to nepateiks, vai kamēr es to nevarēšu kaut kādā pierādīt, bet viņam bija vienkārši slikta pieredze ar meitenēm, kuras to darīja, tādēļ viņam likās, ka visas sievietes ir tādas. Bet jā, principā tas ir iemesls, kāpēc atslēdzu komentāru daļu, jo vienkārši vīrieši. Un kāds bija otrs jautājums par, kāpēc tik atklāti? Nav vispār, kāpēc tik atklāti. Nebija tāds jautājums, kā tu sāki, kas bija tā pirmā doma, ka tev to vajadzētu darīt? Man nekad nav bijis problēma par šīm tēmām runāt, un es vairāk īstenībā dalījos ar šīm visām tēmām, jo es zinu, ka ir interesanti klausīties kaut ko tādu, un otrkārt tas arī var būt izglītojoši noderīgi kādam cilvēkam. Un, jo sākumā es par to visu dalījos Snapchatā ar draugu vidē, ka stāstīju par saviem Tinder stāstiem vispārējo un atklāsmēm, un kaut kā, ar draugiem ar laiku vienkārši apnika klausīties. Vienkārši nebija nekāda pretreakcija. Man bija tāds, atver tavu snapu un aizver tavu snapu. Jā, tā kā viņi noklausās un pat neko atpakaļ neatbild, un viņiem no tā, es nezinu, vienkārši interesantā klausīšanās viela vakaros. Un es saprotu, ka īstenībā man ar šo ir jādalās lielākā platformā, jo tas ir noderīgi un interesanti, un priekš kam tērē savu laiku vienkārši daloties ar draugiem, kuriem jau viss ir apnicis.
Un mērķis ir padarīt to vēl tā kā plašāk runā, ja māku. Jā, Savus podcasts. Man par šito īstenībā tik daudz saka, ka man vajadzēja podkāstu taisīt. Ja godīgi, es sāku par to aizdomāties, bet esmu ļoti sūdīgs cilvēks uz tehnikām. Tā kā, ja es varu šitan izīrēt, es labprāt. Welcome. Jūs zināt, kā es jau izdomāju tev tātad 10% mantiem. Piemēram, tu varētu vienkārši pats stāstīt savas pieredzes un citu cilvēku iesūtītās pieredzes. Tā kā tas būtu caur Zoom, vai viņi ir vienkārši iesūtījuši aprakstus, un tu vari tā kā komentēt ar kādu vēl cilvēku to, vai nu smieties, vai raudāt, vai kaut ko nopietnu pateikt. Īstenībā... Vai ir speciālistu, tu vari aicināt uz speciālistus. Jo īstenībā es domāju, man vairāk gribas saukt cilvēkus, kuri gatavi paši par savu pieredzi runāt, nevis lasīt tā kā stāstus, jo tie stāsti arī var būt izdomāti kaut kādā ziņā, un viegli ir uzrakstīt kaut ko cilvēks arī var stāstīt, izdomāt stāstus. Jā, true, bet tad vienkārši redz tavu seju, un tas ir tā kā, lielāka atbildība, tad tu atbildi par to, ko tu runā. Bet jā, man vienkārši vairāk gribētos tieši izvilkt cilvēkus, kuri nav pieraduši par to runāt vienkārši. Tas būtu lielāks kaivs, jo tāpat caur telefonu, kad tu uzraksti to savu sajūtu, tas nepalīdz tev atvērtāk runāt par šīm lietām. Bet jā, tas podkāsts īstenībā ļoti interesanta tēma. Tā kā jā, es domāju, ka jau kaut kad... tas būtu tā kā Latvijas Call Her Daddy. Jā. Mums tāds pietrūkst. Jā, mums pietrūkst. Atvērta niša. Ja kāds ir interesēts, ziniet, kā rakstiet man pieteikumus uz šitā podcastu. Mans ēpasts. Jo mums šeit jaunākā... Ko es nevaru pateikt? Jaunākā paudze? Ne, jūs paudze ir atvērtāk šādām lietām. Es varētu vēl stundu šitā runāt, ja godīgi. Jā, un tad tu man jautāji par to, kāpēc man nobanoja. Principā... Es ieliku video, kurš runāja par spermu. Jā. Un dēļ tā video daudz cilvēku reportoja to video, un man pirms tam bija jau divi kaut kādi reporti par kaut kādiem random video, kur pat es neko tādu nedarīju, vienkārši dēļ tā, kas man bija mugurā, vai vienkārši, jā. Vienkārši nepatika, ka tu runā par to. Es pat tajos videos, kurus reportoja, es vienā rādīju, kā es pinu matus vienkārši. Man reportoja to video, jo man bija caurspīdīgs tā kā krekliņš virsū. Un tad otrs video, man liekas, bija, kurus runāju, cik esmu ļoti excited par šo pozitīvus, un es padēju pie vienas dziesmas, un tādēļ reportoju to video. Jā. Bet cilvēki tā kā apzināti spiež reportu pogu. Jā, iespējams. Zini, kā man liekas, ka vīrieši komentē un sievietes reporto. Jā, varētu būt tā. Vienkārši negribu, lai vīrietis redz kaut ko tādu. Viņai ir caurspīdīgs krekliņš, viņš nedrīkst tādu redzēt. Vienkārši reporto. Nē, es domāju, tā ir skaudība par to, ka tu vari būt atvērta. Ka tu vari būt atklāta un dalīties. Jā, un tev iespējams. nav. Bet tā ir tikai varbūtība. Nevajag visu uzreiz tā kā taisnība pārtaisīt. Tikai mūsu viedokli. Un tas pēdējais video, tas trešais video, dēļ kā mani nobanoja, bija tas, kurš runāja par vienkārši spermu. Un tad īstenībā ļoti daudz cilvēki nošakājās, ka es par tādu tēmu sāku runāt. Vienkārši padalījos par pieredzi, par nepatīkamu spermas pieredzi. Un visi tā nošakājās. Tu tā kā izslēdza to, izdzēsa to jā, profilu? Tā kā pilnībā neizdzēs, vienkārši man nerādījās neviens video, man bija profils, bet vienkārši tu nekā Kāda nebija. Piekļuve ierobežot. Jā, man nebija piekļuve, un principā man ja godīgi bija vienalga. Es biju gatava sākot vai jaunu TikToku, man pilnībā bija vienalga. Un manam brālim bija tāds, vai ne, pamēģinu uzrakstīt TikToku tam, kas viņam supportam, jā, un vienkārši pajautā, vai var pārskatīt to lietu. Un kamēr es atradu vispār, kam var uzrakstīt, kā var uzrakstīt, beigās uzrakstīju, un viņam bija tāds, jā, viss kārtībā, jums nekādas pārkāpums nav veikts, jūs mierīgi varat, viss ir kārtībā. Un man bija tāds, fuck, yeah, un tad es vienkārši dzirdu no draudzenēm. Šitā tur viena tiktokera ielika par tevi video, kur, kad tu tur šitā un tā, un kā tu vari runāt par tādām tēmām. Es saku, sievietes ir skaudīgas par to. Vīrieši ir tā kā ļauni, un viņiem besība, nevis besība, bet es nezinu, viņi ir sievietes. Tu vienkārši bija interesanti redzēt, kad bija kaut kāda meiča, kurai bija arī vārds Renāta. Viņa bija tāds, tā kā viņa ir nobanota, tagad es ieņemšu viņas vietu. Tagad, es tagad varēšu runāt par savu pieredzi. Es esmu nošpikojusi tematu. Kas pie vēlma? Nezinu, kā... Lūdzu, runājiet, meitas runājiet par savu pieredzi, tā kā nav nekāda skaudība, nav tā, ka es tikai varu par to runāt. Mēs jau tieši vēlamies, lai vairāk runā.
runā cilvēki. Tā kā runāja par to, Jā. Vienkārši nevajag pārņemt kaut kādu, kad tagad mani tēlos un šeit tagad, tas nē. Katrs ar savu autentiskumu. Tieši tā. No tā, mums katrs viesis atstāja jautājumu nākamajam viesim. Jā. Un iepriekšējais bija Edvardi. Jā. Viņam Es ir, tieši klausījos viņam ir crazy jautājums. Oh my god. Kas viņam ir uzrakstīts? Mēs Kā? vienkārši nezinām. Jā, bet es tagad pirmo reizi redzu. Kā ir patiesībā? Wow. Kā ir patiesībā? Ak, mans Dievs, nu vēl abstrakts. Tā ir, ka mūziķim iedod pierakstīt kaut ko. Kā ir patiesībā? Par ko tieši, par kādu tēmu es Tas pirmais, kas tev ienāca prātā. Jā. Pirmais, kas tev vienkārši tāds, Vienkārši. fuck, viņu šo uzķēra, viņš zina. Ja godīgi, kā ir patiesībā, man liekas, es jau visu rādu, kā ir patiesībā. Tā kā patiesāk vēl nevar būt. Man tieši liekas, ka varbūt nedaudz vajadzētu. Nē, vajag. Zin kā, Chill. jā, bet, jā, tādā ziņā, kā ir patiesībā. Vai patiesībā tu esi Tā kā ir. apmierināta ar to, ko dari? Jā, es gribētu pat, lai es kaut ko nedaudz vairāk no tā iegūstu, jo es jūtu, ka es ļoti daudz ko dodu, Bet nesaņem bet es nesaņemu tik daudz atpakaļ. Jā. Arī ar TikToku, kad Es domāju, es taisītu tādu šos pašus video, bet kaut kādā Patreonā. es īstenībā domāju, TikTokā ir tagad tas iespēja taisīt savu maksas kontentu. Oh, jā. Visos, man liekas, visās platformās šobrīd tas ir top. Jā, TikTokā nerāda. es gribēju tieši TikTokā, jo man patīk, ka viss ir pieejams turpat uz vietas, turpat arī safilmē video materiālus. Un, jā, kad es domāju par to, varētu pat saprasīt kaut kādu samaksu. Jā. Nē, tu vienkārši ļoti daudz dalies informācijā. Man vienmēr ir paticis skatīties tavus video un tiešām forši. Un tā kā man bija tāds, jo man arī nav bijis ar nevienu, tā kā, par ko tik atklāti parunāt, un man likās, wow, tā kā tik superīgi un tik ļoti norezinēja ļoti daudzas lietas, ka tu dalies šajā pieredzē. Tā kā paldies par to, ka tu esi uzsākusi tā kā pacelt šos tematus. Man ļoti liels prieks, jo īstenībā pateicoties TikTokam, man liekas, man ir dotas tādas iespējas un pieredze un viss pārējais, kad es vienkārši nevarētu būt vēl pateicīgāk par to sev, ka es uzsāku, ka es saņēmos un uzsāku. Tā kā, jā. Nice. Labi. Paldies tev, paldies, ka atnāci. Paldies jums. Paldies, paliksim patiesi. Let's go! Brrr!